Labdien! Aizkraukles medicīnas centrs jau no gadu ir sācis renovētās telpās. Savukārt mediķi ir apņēmības pilni turpināt savu misiju un piedāvāt plašas iespējas veselības uzlabošanai. Te tiek sagatavotas putas, un tagad ievadam vēnā zāles. Te bija vēna zīmējums, viņš palicis ir šeit augstāk. Vēna slēdzas, un pēc tam uzsūcas. Tā šķietami pavisam vienkārši, lēni un metodiski, ar vismodernāko vēju ārstēšanas metodu ķirurgs Inns Bruņnieks Aizkraukles medicīnas centrā risina kāju vēju problēmu. Vēl tik ultrasonogrāfiska situācijas kontrole, un pacienti jau pavisam drīz varēs doties māju. Reiz kāds klasiķis esot teicis, ka baumas par viņu nāvi ir nedaudz pārspīlētas. Aizkraukles mediķi saka līdzīgi, šeit viss notiek, mēs esam gatavi darbam un strādājam. Aizkraukles novadā dzīvojot ap 40 000 cilvēku, un bez ārsta palīdzības viņiem neiztikt. Tāpēc šeit esošajā medicīnas centrā veikta renovācija un siltināšana, uzbūvētas uzejas un brauktos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tapusi jauna piebūve, labiekārtotas palātas un nopirkti jauni ultrasonogrāfi, ginekoloģijas un fleboloģijas vajadzībām. Tas izdarīts liekot kopā Eiropas un pašas slimnīcas finansu līdzekļus. Attīstam arī atveseļošanās nodaļu, kur būs pieejami audiologopēda pakalpojumi, fizioterapeiti tur jau strādā, būs arī ergoterapeits. Katrā ziņā cenšamies palīdzību sniegt dažādām pacientu grupām. Ir stacionārs, kur ārstējam pacientus ar kroniskām saslimšanām, pacientus, kas tiek pārvesti no daudzprofilu slimnīcām, kuriem vēl ir nepieciešams paturpināt ārstēšanos stacionārā. Veicam plānveida operācijas, traumatoloģijā, artroskopijas, diezgan pieprasīta operācija. Aizkraukles medicīnas centra mediķi piedāvā visai plašu un daudzveidīgu spektra ķirurģiskās operācijas, kuras var veikt šeit, nemaz nav jābrauc uz galvaspilsētu, un arī cenas esot pacientiem draudzīgākas un saudzīgākas. Mēs esam nedaudz ierobežoti no valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanas viedokļa. Tātad pacientiem ir iespēja saņemt dažādus šos ķirurģiskos pakalpojumus. Traumatoloģijas ortopēdijas nozarē mēs piedāvājam veikt operācijas, kas ir saistītas ar plaukstas un pēdas ķirurģiju. Pacientiem, kam šī problēma nav sveša, diagnozes noteikti izteiks kaut ko. Šeit tiek operētas tā saucamās dipitrēna kontraktūras, savilkti pirksti tipiski, un karpālā kanāla sindroms saucamais, kas ir raksturīgs ar pirkstu tirpšanu, kustību ierobežojumu un līdzīgām neiroloģiskām sūdzībām. Tāpat esam ieviesuši un apgādājuši arī operācijas zāli ar visu nepieciešamo greizo īkšķu operēšanai pēdām. Tā ir koriģējoša operācija, kas dod gan labu ārstniecisku, gan kosmētisku efektu. Šī problēma plašāk izplatīta ir sieviešu starpā, līdz ar to arī pacientiem un skatītājiem un klausītājiem būs lielāka interese. Šīs operācijas veicam šeit apstākļos, kad pacients vienā dienā iestājās, tiek izoperēts un nākošās dienas rītā tiek izrakstīts mājās pēc pirmā akūtā sāpju perioda. Principā šis pakalpojums ir līdzvērtīgs dienas ķirurģijas stacionāru pakalpojumam. Nākamā joma, kurā mēs visu laiku cenšamies attīstīties, neskatoties varbūt uz kādām finansiālām grūtībām, tā ir ceļu un plecu locītavas artroskopijas, jeb endoskopiskās operācijas. Tas nozīmē, ka mēs veicam ceļu un plecu locītavas operācijas caur 3-4 maziem griezieniņiem. Grieziena lielums ir apmēram 0,4 cm, tas ir 4 mm gari. Tātad caur šiem maziem punktveida dūrieniem mēs spējam izdarīt ceļu locītavas operāciju vai plecu locītavas operāciju. Un tādā veidā mēs nodrošinām pietiekoši labu kosmētisko efektu, un tad, kas nav maz svarīgi, arī pēc iespējas ātrāk cilvēks spēj rehabilitēties un atgriezties dzīvē. Par maksas pakalpojumiem šajā sfērā iespējams norēķināties ar tā saukto atlikto maksājumu. Samaksāt par paveikto operāciju 6 mēnešu laikā.
Šajā ziņā iespējams izmantot arī veselības apdrošināšanas polišu iespējas. Paralēli ortopēdiskajām operācijām stacionārā ir saglabāta arī dažādu veidu ķirurģiskās un ginekoloģiskās operācijas. Un pēdējā laikā mēs esam tendēti tieši uz modernām mazinozīvām ķirurģiskajām operācijas tehnikām, kas tiek veiktas endoskopijas metodē. Mūsu ārsti veic laparoskopiskas holicystektomijas, jeb žultspūšļa izņemšanas, kas ir samērā izplatīta operācija, bet tai pašā laikā vēl neaizvien visās slimnīcās valstī apgūta. Un mūsu slimnīcā šo operāciju ir iespējams saņemt par salīdzinoši mazāku samaksu kā citās ārstniecības iestādēs. Un operācijas priekšrocība ir tā, ka pacients tiek izmeklēts ambulatori, iestājas slimnīcā, tiek izoperēts, pacientu izraksta nākošā vai aiznākošajā dienā ar ļoti īsu uzturēšanās laiku stacionārā. Tāpat ir sāktas arī ginekoloģiskās endoskopija operācijas, kuras visādā ziņā ir saudzējošākas nekā iepriekš veiktās. Savukārt steidzamās palīdzības punkts, kas darbojas jau gadus 3 ar 1. janvāri, atrodas jaunuzbūvētās telpās un turpina sniegt palīdzību cauru diennakti. Šeit dežūrē ķirurgs un dežūrē anesteziologs un medicīnas māsa. Šeit mēs sniedzam palīdzību pacientiem ar sīkām brūcēm, kaut kādām nelielām veselības problēmām, teiksim, kad ir asinsspiediena paaugstināšanās, bērniņus konsultējums, augstēšanās gadījumos. Šeit var atnākt uz inhalāciju, var saņemt injekcijas. Tādos gadījumos, ka tā situācija nav tik kritiska, kad jāsauc uzreiz neatliekamā medicīniskā palīdzība, un cilvēkam ir transports, var atnākt uz šeieni, atbraukt un saņemt šeit konsultāciju un informāciju, ko darīt tālāk. Savu stāstu par Aizkraukles medicīnas centru sākām ar to, kā var izsināt visiem zināmās vēnu problēmas, ja slimība laikus diagnosticēta un nav ielaista. Tā ir vēnu slimību ārstēšana maz traumatiskā veidā. Tas ir vēnu likvidēšana ar putu skleroterapiju. Vēnās tiek ievadītas zāles, kuras ķīmiski ietekmē vēnu, un šī vēna slēdzās. Rezultātā vēna likvidējas un, principā, tiek izārstēta bez griezieniem, bez operatīvas iedarbošanās. Svarīgi, ka pacients uzreiz pēc šīs procedūras var doties mājup, pēc noteikta laika vien ierodoties pie ārsta uz kontroles apskati. Nav nekādas sāpju un nepatīkamu sajūtu. Es esmu arī specializējies proktoloģijā. Tas ir taisnās zarnas slimību ārstēšanā. Tepat uz vietas arī veicam tātad diagnostiku un ārstēšanu. Ir iespējams tepat Aizkraukles slimnīcā arī veikt operācijas, hemoroīdu ārstēšana, taisnās zarnas polipu operācijas, plīsuma operācijas. Un šobrīd arī strādājam pie tā, lai šeit varētu Aizkrauklē ieviest arī tādu modernu hemoroīdu ārstēšanas metodu, kā arī lāzeru operācijas pie hemoroīdu saslimšanām. Šeit mediķi īpaši uzsver, ka gandrīz visu nepieciešamo var izdarīt tepat, un cenas ir saudzīgākas kā citur, un nekur tālu arī nav jābrauc. Tātad viss notiek tepat Aizkrauklē.